Te viss mainās pusminūšu laikā vai pat sekundžu laikā. Aizgāja viens draugs strādāt šeit. Es arī meklēju kādu vēl interesantāku darbu par to, kas man bija. Es nokļuvu šeit. Ir vairāk lietas, par ko esmu pārliecināts, ko es daru un kāpēc. Ir ļoti daudz kādas grūtas situācijas, gan morāli, gan fiziski, bet, protams, kāds lepnums par savu darbu arī ir. Un vispār patīkami būt tāda situācija, kad tu esi lietderīgs un cilvēks atnāca tieši ar to problēmu, ar ko tu vari palīdzēt, bet kad tas darbs tu jūti, ka tu reāli palīdzi cilvēkam, tas ir vispatīkams. Tas ir komandas darbs. Ir arī svarīgi strādāt komandā. Visi zina, ko dara kolēģis, tad viss strādā kā viens mehanizms un, protams, tad darbs ir daudz vieglāk. Kad man patīk tādas situācijas, kad vispār var ar kolēģi strādāt bez vārdiem. Ka visi pilnīgi zina viens otru, kas kam jādara, un pilnīgi ideāli tad sanāk. Te viss mainās pusminūšu laikā vai pat sekundžu laikā. Te jums diezgan mierīgi, piemēram, tā vietā, kur tu strādā, un nākamā brīdī jau ir klāt tur 5, 6, 8 cilvēki, un visiem momentā vajag palīdzību. Un tad komandai visu to ātri jāatrisinā tam, kāda secība, kam palīdzēt. Mazāk emocijas, piemēram, kaut kādas stresa situācijas, kad es redzu, kad paziņi vai vienkārši cilvēki, viņam vairāk emocijas, es jūtu, ka man tas emocijas diezgan tādā normālā vai pat, var teikt, zemā līmenī. Mums ir liels kolektīvs un ļoti dažādi cilvēki ir, un tad droši vien kāds atrod kaut kādu iemeslu to darīt. Es domāju, ka ja ir jau kaut kādas domas par to, tad vismaz jāpamēģina, un tad